2019. gadā, īsi pirms pandēmijas, savu darbību Grobiņā uzsāka etnogrupa Kuršu sievas. Idejas autore un kolektīva dibinātāja ir mūzikas pedagoģe un kordiriģente Anita Ēlere. Neraugoties uz to, ka kolektīvs ir jauns un savu darbību uzsācis nesen, tas godam sevi jau parādījis dažādos koncertos, kā arī dziesmu svētku atlases skatē. Un tā šobrīd Kuršu sievas gatavojas dalībai dziesmu svētku pasākumos. Cik tad trauksmaini vai mierīgi notiek šī gatavošanās dziesmu svētkiem? Es domāju, ka mēs diezgan mierīgi, bet ar lielu tādu atbildības sajūtu. Vispirms jau tas, ka tas ir kaut kas jauns. Man pašai tas ir jauns. Esam priecīgi, ka esam novērtēti un ka mēs tiekam Rīgā muzicēt. Protams, katru mēģinājumu kaut ko veidojam, domājam. Es domāju, ka arī tādas 8 uz vietas stāvošas dziedošas sievas arī nav interesanti skatīties. Un tad mēs mazliet arī pielietojam choreogrāfiju klāt. Tā kā es domāju, ka gatavojamies, lai cilvēkiem patiktu. Atdariesim! Etnogrupas Kuršu sievas pamatsastāvu veido 8 dziedošas dāmas, kuru dziedājumu papildina instrumentālā grupa. Dalībnieki ir ne tikai no Grobiņas, bet arī no citām Dienvidkurzemes novada vietām. Šeit ir ļoti interesanti. Pirmkārt, jau mēs esam 8 dziedātājus un mūziķi, un katrs ir personība, un katrs nāk īstenībā ar savu mērķi. Un tad ir ļoti interesanti, un īstenībā šis virziens, kādā mēs manierē dziedam, man ļoti tuvs. Tās ir mūsu latviešu tautas dziesmas, bet nedaudz savādākā manierē, un šis nav etnogrāfiskais ansamblis, un te ir arī, piemēram, jaunradas, mūsu kapelmeistara Ainara darinājumi. Tie ir vienmēr interesanti, un mēs esam mainīgs, kā mēs sakam, mēs varam būt dažādas visādiem pasākumiem. Mums vairāk patīk process, tieši tas mēģinājuma process, tieši tā darbošanās, jo tāpēc, ka tad ir tāda brīvība, tad nav tas stresiņš varbūt arī, un tad vienkārši tā var izbaudīt. Bet, protams, ja ir izdevies arī koncerts un arī, teiksim, jādara viss, lai arī šie dziesmu svētki izdotos pēc iespējas labāk arī no mūsu puses, tad tas pozitīvās emocijas būs noteikti. Jebkurā gadījumā, teiksim, dot citiem to, kas pašiem patīk, man liekas, ka jau ir tāda uzlāde un tā pozitīvā emocija. Šai zemēji, pērkons veida saules meitu, kā Daugava šai zemēji. Etnogrupas Kuršu sievas repertuārā gan latviešu tautas dziesmas, īpaši spēka dziesmas, gan arī oriģināli darbi ar latviešu tautas dziesmu tekstiem. Šobrīd notiek darbs pie Anitas pašsacerētās dziesmas apgūšanas. Mēģinām kaut ko jaunu pamēģināt, arī no tā, ko paši radam, saglabājot, teiksim, latviešu tautas dziesmas vārdus. Par to, vai tas skanēs Rīgā, man vēl grūti pateikt ir, jo mēs piedalāmies 2 koncertos. Pirmajā koncertā, es saprotu, mums vairāk jāvadās pēc tā, ko mēs iesūtījām uz to skati. Tad jāizpild tā programma. Un otrajā programmā es saprotu, ka drīkstēs būt arī
brīvas izvēles skaņdaļu. Tad mēs skatīsimies tas, kas mums vislabāk izskanēs, kas vislabāk padosies, to, protams, rādīsim rīciniekiem un pārējiem. Kuršu sievām būs pirmie dziesmas svētki, un mums ir ļoti liels prieks, kad mēs arī esam šajā dziesmas svētku kustībā tikušas, un mēs arī īstenībā tā mērķtiecīgi arī gājām uz to, jo mums arī pamatā ir visas latviešu tautas dziesmas, un tie ir tomēr latviešu tautas svētki. Bet tev jau droši vien šie nebūs pirmie dziesmu un deju svētki. Nē, šie nav mani pirmie dziesmu un deju svētki. Es dziesmu un deju svētkos esmu piedalījusies gan kā koordinators, gan kā korists, gan kā dejotājs un arī kolektīvu vadītājs. Un, tā kā man šie nebūs pirmie dziesmu svētki, jā. Tā kā kuršu sievām šovasar jādodas uz Rīgu uz dziesmu svētkiem, tad tiek gatavots ne tikai dziesmu repertuārs, bet arī papildināti tērpu elementi. Arī mēs pašas priecājamies par šiem skaistajiem tērpiem. Un, protams, mums bija pretim nākoša mūsu kultūras pārvalde, un tad mums arī būs klāt ādas zābaciņi pie tērpa, kā vajadzētu, un būs jauna galvasrota, lakatiņi. Un mēģināsim apģert arī vīrus attiecīgi pēc šiem tērpiem, lai mēs visi esam skaisti vienādi, pareizi. Dziesmu svētki tas mūsu fenomens. Un patīkam, ka tas ir viss paplašinājies ne tikai ar koru dziedāšanu vai dejošanu, bet tur ir, protams, folklora, ka tur ir tautas mūzika, jā, un viss pārējais, jā, protams, pūtēji orķestri. Īsti svētki, īsts latviešu tautas mantojuma parāds laiks.